Ir sestdienas rīts, 10:11. Jūsu televizora ekrānos kanāls Rīga TV 24 un automotoraidījums numur 2. Šodien raidījumā no 2016. gada 1. janvāra stājas spēkā būtiskas izmaiņas satiksmes noteikumos velosipēdistiem. No 1. janvāra svarīgas izmaiņas arī ceļu satiksmes likumā. Ceļu būvs firma Binders 2015. gada būvniecības sezonā paveiktais. Svētku salūti firma Aldī. Šodien turpinām jūs iepazīstināt ar izmaiņām ceļu satiksmes noteikumos, kuras stāsies spēkā no 2016. gada 1. janvāra. Šoreiz varētu pievērsties tiem jaunumiem, kas skar tieši satiksmes organizāciju. Un, ja mēs paturpinām to tēmu, ko mēs esam līdz šim runājuši attiecībā uz velosipēdu vadītājiem, attiecībā uz viņiem piemērojumiem ceļu satiksmes noteikumiem, tad galvenie jaunumi šeit ir divi. Pirmais jaunums ir tāds, ka ir jaunajos satiksmes noteikumos skaidri un gaiši nodefinēts šis jēdziens velo josla. Šis jēdziens ir iekļauts terminos, līdz ar to ir arī pilnīgi konkrēti noteikta satiksmes kārtība gadījumos, ja uz ceļa ir ierīkota šī velo josla. Un, ja īsumā par būtību, tad, protams, ka tā ir tā ceļa daļa, kas ir paredzēta velosipēdu braukšanai. Visbiežāk viņi ir atdalīti no pārējās brauktuvas ar nepārtraukto ceļa apzīmējumu, līdz ar to pārējo transporta līdzekļu vadītāji nevar iebraukt šajā velo joslā un arī nedrīkst šķērsot šo nepārtraukto apzīmējumu, bet gadījumā, ja ir kaut kāds iebrauktuvas vārtos vai citos gadījumos, kad ir nepieciešama šī velo joslas šķērsošana, tad velo josla ir atdalīta ar pārtraukto ceļa apzīmējumu. Attiecīgi stāvēt uz velo joslā man nevar. Jā, patiešām tas arī diezgan plaši izskanēja jau pagājušajā gadā, kad Rīgas doma pirmo reizi ierīkoja šis velo joslas Rīgas pilsētā uz vairākām ielām, un patiešām velosipēdisti sūdzējās par to, ka šīs velo joslas tiek izmantotas stāvēšanai. Protams, ka uz velo joslām stāvēt nevar. Otrs tāds jauninājums attiecībā uz velosipēdu vadītājiem ir tāds, ka ceļa apsaimniekotājs arī acīm redzot, pirmkārt, tas attieksies uz Rīgas pilsētu, tomēr var atļaut velosipēdu braukšanu pa sabiedrisko transporta līdzekļu joslu. Protams, ka tas notiek tādā veidā, ka tiek uzstādīts attiecīgas ceļazīmes. Ir arī tādi jaunumi, kas attiecās uz pārējo transporta līdzekļu vadītājiem. Ir gan jaunas ceļazīmes, gan jauni ceļa apzīmējumi, bet lielākai daļai no šīm ceļazīmēm ir patiešām tāds informējošs vairāk raksturs, un viņas ir paredzētas tam, lai optimālāk organizētu ceļu satiksmi. Bet kas patiešām ir būtiski, kā no jaunā gada tiek ieviesta alternatīva ceļa zīme apdzīvotas vietas sākuma apzīmēšanai. Līdzīgi kā tas ir citās Eiropas valstīs, tad arī Latvijā turpmāk varēs būt divu veidu šīs ceļazīmes. Pirmkārt jau mums tik ļoti pierastā baltā plāksnīte ar apdzīvotas vietas nosaukumu, otrkārt balta plāksnīte ar piktogrammu jeb siluetu. Būtībā šo ceļu zīmju nozīme ir vienāda, abas tās apzīmē apdzīvotas vietas sākumu, tātad punktu, no kura sākot vadītājiem ir jāievēro tie noteikumi, kas jāievēro apdzīvotās vietās. Pirmkārt, acīm redzot, tas ir atļautais braukšanas ātrums 50 km/h. Skaties ceļam acīs. Firma Hydronex pārdod un remontē hidrauliskās sistēmas un to sastāvdaļas. Projektē, uzstāda un veic servisu. Firmai Hydronex ir 3 tirdzniecības un servisa centri – Rīgā Skandu ielā 13, Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā 15A un Krustpils pagasta Asnātos. Servisa centros izgatavo hidrauliskās šļūtenes, kā arī var iegādāties hidrauliskos sistēmu sastāvdaļas un eļļu. Darba laiks no 8 līdz 18, nepieciešamības gadījumā iespējams 24 stundu servis. Firma Hydronex. Maigoni ilgais? Vai beigāt no parāda? Man vienmēr dzīvē veicies, un vienmēr. Un arī šobrīd bija tāda sajūta, ka es tikšu cauri sveikā. Es tā kā agrāk arī esmu braucis bez augstas, bet iekritu. Un ar savu neapdrošināto mašīnu ieskrēju taisni džipā. Tagad jāmaksā, es nemaz nezinu, kur lai ņem tik daudz naudas. Bet es samaksāšu parādu.
Brauciens bez octa nozīmē, ka zaudējumi par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu tiek sekti no paša kabatas. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Oktobra sākumā stāstījām par gaidāmajām izmaiņām ceļu satiksmes likumā. 10. decembrī Saeima 3. lasījumā tiešām ir pieņēmusi būtiskus grozījumus ceļu satiksmes likumā, un kā vienu no būtiskākajiem jautājumiem varētu uzsvērt jautājumu par transporta līdzekļu vadīšanu tiesību atņemšanu. Personām, kurām tiesības tika atņemtas līdz 12 mēnešiem, šobrīd spēkā esošais regulējums noteica vienkāršu procedūru, jāizcieš sods, atnākam pēc apliecības un turpinam vadīt transporta līdzekli, ja apliecībai saglabājies derīguma termiņš. Tātad no 1. aprīļa cilvēkiem, kam tiesības būs atņemtas līdz 12 mēnešiem, būs jānokārto teorijas eksāmens. Ja apliecība būs derīga, šo apliecību vienalga nevarēs saņemt atpakaļ, kamēr nebūs nokārtots teorijas eksāmens. Savukārt cilvēkiem, tas, kas paliek spēkā joprojām, kam atņem tiesības uz garāku termiņu par 12 mēnešiem, ir jānokārto gan teorijas eksāmens, gan vadīšanas eksāmens. Līdz ar to aicinām, protams, cilvēkus nepārkāpt noteikumus joprojām, ievērot braukšanas kārtību uz ceļiem. Un būtiski vēl piezīmēt šajā jautājumā ir to, ka šīs izmaiņas attiecās nevis tikai uz cilvēkiem, kam pēc 1. aprīļa atņems tiesības, bet arī uz tiem cilvēkiem, kuriem ir tiesības atņemtas iepriekš, līdz šim 1. aprīlim. Ja viņiem nāksies atjaunot vadīšanas tiesības pēc 1. aprīļa. Nākamās izmaiņas ir saistītas ar reģistrācijas jautājumiem, un šīs izmaiņas būs spēkā jau ar 2016. gada 1. janvāri. Šīs izmaiņas skars autotirdzniecības veikalus un klientus, kas iegādājās automašīnas, un juridiskās personas, kuras atļaujina savus transporta līdzekļus. Un šīs izmaiņas saistītas ar to, ka šobrīd mums Latvijā tirdzniecības vietās tiek izsniegti rēķins uzziņa dokuments. Tad no 1. janvāra šāda dokumenta vairāk nebūs, būs īpašumtiesība apliecība, kas tiks izsniegts kā izdruka no reģistra, un ar šo dokumentu varēs griezties CSDD pārreģistrēt transporta līdzekli. Būtiskākas izmaiņas, protams, skar pašus transporta līdzekļu tirdzniecības uzņēmumus. Fiziskām personām varbūt tas tik ļoti nebūs jūtams kā šīs izmaiņas, bet tas atvieglos procedūru tirdzniecības veikaliem, gan finansiāli tas būs izdevīgāk, gan arī no administratīvā viedokļa procedūra būs vienkāršāka. Attiecībā uz juridiskām personām jāpiezīmē ļoti būtiskas izmaiņas, vairs nebūs pieņemšanas nodošanas akti. Šie pieņemšanas nodošanas akti, kas šobrīd tika izmantoti, atļaujot automašīnu starp diviem uzņēmumiem, no 1. aprīļa vairāk netiks pieņemti. No 1. aprīļa juridiskās personas transporta līdzekļus varēs atļaujot, izmantojot CSDD pakalpojumus. Visai šai darbībai būs jānotiek CSDD vidē. Un tas ir izdarīts ar nolūku, lai varētu veikt korektu uzskaiti par transporta līdzekļu tirdzniecību, atļaujināšanu un iegūšanu starp juridiskām personām. Šobrīd pastāvēja iespēja, jāsaka, izmantot šos dokumentus ar atpakaļejošiem datumiem, jāsaka, jā. Un arī noslēpt kādu nodokli, kas turpmāk pēc šīm izmaiņām praktiski nebūs iespējams. Kā nākamos grozījumus jāatzīmē ir pilnveidots jautājums attiecībā uz dažādu ierīču izmantošanu transporta līdzeklī. Jeb telefons, planšetdators, dators un tā tālāk, jebkura cita vieda ierīce. Ja šobrīd mums likumā bija tikai aizliegts izmantot tālruni, ņemot rokās, proti mēs drīkstam izmantot tikai brīvroku sistēmā, tad šobrīd likumā ir nostiprināts, ka aizliegts izmantot transporta līdzeklim atrodoties kustībā arī jebkuru citu viedierīci. Tas ir planšetdators, portatīvie datori, tālruņi un visi pārējie viedierīču veidi, kādi mums ir sastopami transporta līdzeklim atrodoties kustībā, to izmantošana ir aizliegta. – 25. novembrī ceļbūves firma Binders nosvinēja savu 22. dzimšanas dienu. Es teiktu, salīdzinoši apaļ jubileja, ja tā skatās uz tiem diviem divniekiem. Un par to, kāds šis gads ir bijis, kā ir veicies,
Ceļbūves firmas Binders valdes loceklis, sējas konkurss. Šobrīd var teikt, ka līdz ar galvenajiem asfalta darbiem, kas šobrīd ir pārtraukti, var teikt, ka 2015. gada būvniecības sezona ir beigusies. Šo sezonu sev atzīmēt ar lielu pluszīmi. Gan visos ekonomiskos rādītājos, gan arī kvalitātes rādītājos, objektu apjomos faktiski ir spērts salīdzinot ar iepriekšējo gadu solis uz priekšu. Varbūt daži skaitļi, kas to raksturo. Tad kopējais apgrozījums varētu būt virs 70 miljonu eiro, kas būs vairāk nekā pagājušajā gadā. Tas, protams, bija iespējams pateicoties faktiski divu diezgan lielu ievērojumu objektu būvniecības rezultātiem. Tas ir Siguldas šosei, tā saucamā A2 un Liepāja Lietuvas robežu posms Rucavnīca A11, kur mēs vienu objektu mēs tā kā beidzām pirms termiņa. Viņš bija jābeidz 16. gada vasarā. Un A11 mums 60% saskaņā līguma bija jābeidz šogad. Mēs paveicām faktiski 75% apjomu. Tad mēs it kā vairāk paveicām šogad. Protams, arī tie objekti, kurus mēs saskaņā ar līgumiem esam šogad pabeiguši un nodevuši, ņemot arī vērā to, ka mēs esam veikuši ārpakalpojumus, pārdevuši esam asfaltu, veikuši laboratorijas pakalpojumus citām firmām, tehnikas pakalpojumus. Tā kā viss tas kopā mums ir radījis tādu palielinājumu apgrozījumu ziņā. Un es domāju, ka ne tikai apgrozījumu, bet arī droši vien, kad iespējams kaut kādi citi finanses rādītāji būs arī labāki nekā iepriekšējā gadā. Pat cik piesaucām A2 laboratoriju, gribētu atzīmēt, ka Ceļbūves firmas Binders laboratorija būtiski neatpaliek pat no Latvijas ceļu kompetences centra laboratorijas iespējām. Ievērojams gada notikums mums bija, ka mēs esam veiksmīgi apguvuši Eiropas struktūra fondu līdzekļus, Norvēģijas finanses instruments. Jā. Šis rezultāts mums ir Vangašu asfalta rūpnīcas modernizēšana, izveidojot ražotni, kas ļauj mums izmantot otrreizējā pārstrādē jau esošo asfaltbetonu, kā arī mēs esam automatizējuši dažādas piedevu iespēju pievienot asfalta ražošanas procesā, kā arī mēs varam saražot savā rūpnīcā papildus. Mēs tādu iespēju esam radījuši polimēru modificēto bitumēnu. Tā kā pēc termiņiem sanāca, ka mēs vēl varam arī šo te jauno tehnoloģiju sākt pielietot uz A2, tas ir Siguldas šosejas, tad apakškārtās pēc saskaņošanas ar pasūtītājiem mēs jau šo te asfaltu iestrādājām. Mums šobrīd izskatās, ka šī asfalta pielietošana varētu mums dot diezgan ievērojumu finansu efektu. Ja runājam par kaut kādu konkurenci, varbūt gadu divus mēs būsim priekšā pāriem konkurentiem šobrīd tirgu. Ceļbūves firmai Binders šogad ir trāpījies kāds centrāls objekts. Krišāna Barona iela, Rīgas centrs. Šis vairāk kā 2 miljonu vērtais objekts uzsākts bija vēl rudenī. Šis objekts paredz nomainīt diezgan ilgu laiku nokalpojušies bruģi, kā arī ierīkot veloceliņus, nomainot šo te apaļakmeņu bruģi pret tā saucamo zviedru bruģi. Rezultātā jau pasūtītājs Rīgas pilsēta saņems labu atjaunot centrālo ielu. Gribētu noteikti minēt divus tādus objektus, kur varbūt tās ir mazliet specifiskāk nekā autoceļu būve. Tas ir Biķernieku trases posma rekonstrukcija un Liepājas lidostas izbūve. Viss bija asfaltēts, skrējceļš jāatjauno. Gribētu pieminēt noteikti arī ievērojamies darbus, kas tika veikti ūdens atvadas, ja drenāžas sistēmas izbūvē. Jo, kā zinām, šis lidlauks atrodas ļoti tuvu Liepājas ezeram, un līdz ar to šie te līmeņa svārstības ļoti ietekmēja šo te lidlauku, lai neaplūstu. Ja, tātad tur bija ļoti liels darbs ieguldīts. Lidlauks ir gatavs, lidlauks ir nodots, izmēģinājumi lidmašīnas ir bijušas, visas apgaismojumi funkcionē. Attiecībā par Biķernieku trasi, jā, pirmās ugunskristības jau bija. Ja atceramies, tad piedalījāmies arī atklāšanā, prezentējām šo te trases posmu jau sacensību laikā. Katrā gadījumā es pirmo reizi redzēju, kā klāja asfaltu ar 4 klājējiem vienlaicīgi. Tas tāds, kā teikt, manevriem līdzīgs pasākums. Un starp citu arī šeit tika pielietots ārkārtīgi moderns polimēru modificēts asfaltbetons. Binders nodarbojas arī
ar ūdens kanalizāciju un elektrosistēmām. Mēs jau vairākus gadus atpakaļ esam attīstījuši šo te virzienu. Gribētu atzīmēt varbūt kā vienu no ievērojamākiem tādiem objektiem un arī sarežģītajiem šajā ziņā, kas tika veikti tieši Jelgavā. Šis objekts bija kā 2 gadu garumā. Jā, tas bija pārējošs objekts. Tur bija ļoti tādi daudz papildus darbu, negaidītu risinājumu, jo tomēr, teiksim, atklājot vecās trases, viņas bija daudz bēdīgākā stāvoklī nekā varbūt projektētais un pasūtītais bija iedomājies. Mums vajadzēja daudz risinājumus un lēmumus pieņemt tieši uz vietas. Mūsu sarunā mēs piesaucām 70 miljonus, vairāk kā 70 miljonus apgrozījumu. Bet kādi, teiksim, ir tie statistikas skaitļi? Kilometri, kubikmetri, betona, ceļa? Protams, kad šiem te 70 miljoniem eiro apakšā ir, protams, fiziski veikts darbs, ir fiziski apjomi, kas ir faktiski mūsu veiktie. Kopā Binders šogad ir strādājis vairāk kā 149 kilometriem ceļu. Tad gan asfaltu atjaunojis, gan pamatus pastiprinājis, gan rekonstruējis, gan laukumus būvējis. Tātad kopējais asfaltu tonu saražotais daudzums ir vairāk kā 200 000, ja precīzi laikam 214, jā. Nu, šis Latvijas mērogiem arī diezgan ievērojams daudzums. Šo asfaltu mēs esam saražojuši 2 ražotnēs savās Daugavpils asfalta rūpnīcā un Vangaža asfalta rūpnīcā. Nu, ja runājam par asfalta atjaunošanas apjomu, varētu pieminēt varbūt tādu ciparu, ka 1 miljons kvadrātmetru. Tāpat arī jau iepriekš pieminētā mūsu laboratorija tad ir veikusi vairāk nekā 3000 testus, respektīvi veicot pamatā gan paškontroli, uz ārmalu arī mēs esam citiem pasūtītājiem strādājuši laboratorijas, pat cik ir mums sakritēta laboratorija, viņa var veikt. Citiem pasūtītājiem pakalpojums, šie 3000 testi, tas ir pa visu Latviju, tad mēs varam apmēram arī saprast, ka ir nobrauks diezgan daudz kilometru mūsu cilvēki, nobraukuši pa visiem Latvijas objektiem. Šogad ir izdevies dzēst vienu kauntrēpu no Latvijas ceļu eksistences. Tas ir posms no Svētciem līdz Igaunijas robežai. Šis briesmīgais ceļš beidzot būs sakārtots līdz Salakdzīvai ar Binderu rokām. Mums tas gandarījums ir, ka mēs esam arī piedalījušies šī te virziena sakārtošanā, kas droši vien, es domāju, ka ievērojami uzlabo mūsu valsts vizītkarti, jo vairs šī te iebraukšana mūsu valstī autobraucējiem neizraisa pārdomas par mūsu nekvaltīgiem ceļiem. Un tieši Binders būvēja posmu no Svētciem līdz Salacgrīvai. Posms ir šogad jau faktiski nodots. Vēl viens objekts tālajā Latvijas ziemeļpusē. Šogad esam pabeiguši un nodevuši 2 gadu objektu. Valku Rūjienu posms Kārķina augšēni. Cilvēki runāja, ka viņi asfaltu šeit gaidījuši 40 vai pat 50 gadus. Mums jau liekas, ka tas objekts varētu būt viens no tiem, kurus Binders varētu izvirzīt kā labāko objektu skatei. Vizuāli skaists, patiešām dabā iedarās un arī visi kvalitātes rādītāji šobrīd rāda. Pasūtītāji veiktās kvalitātes rādītāji apliecina to, ka objekts ir uzbūvēts atbilstošā kvalitātē. Šī reģiona cilvēki tiešām ir pateicīgi, un šeit vienmēr ir, kā saka, uz nodošanu prieka asaras, lustes un tortu pāri visam ceļam. Nu jā, izbūvēt šo posmu ir noslēdzies tāds 3 posmu periods, kurus arī Binders ir piedalījies un ir būvējis, ka tagad no Valkas līdz Rojienām mēs varam aizbraukt par asfaltu. Bet kur censties vēl ir? Ziemeļstīga vēl nav pabeigta. Vēl nav pabeigta, jā. Nu, cerēsim, ka Latvijas valsts ceļiem tiks piešķirt līdzekļi šīs te Ziemeļstīgas nobeigšanai. Protams, tas ir mūsu arī interešu robežās. Nu, sekosim līdz informācijai, protams, piedalīsimies iepirkumos, ja tāda būs. Un sezona mums sākās ar to, ka Binders nodeva galīgi specifisku sev darbu vienu no pirmiem dzelzceļa posmiem. Binders piedalījās šī te dzelzceļa posma izbūvējā. Protams, mēs nebijām vieni šajā apjomīgajā darbā. Mēs bijām kā pilnsabiedrības partneri. Šis arī objekts bija vairāk gadu garumā, un, protams, kad mēs esam iekrājuši zinām pieredzi tagad dzelzceļa būvē, protams, ar cerībām skatāmies uz Rail Baltica jauno projektu. Vēl jau gribās varbūt atzīmēt, ja tāda iespēja ir, ka mēs arī aiz Lietuvas robežas esam pastrādājuši
Un šogad arī pabeigti jau otrais posms Lietuvā aiz Zaras virzienā, jā. Īsi pirms Utenes. Jā, īsi pirms Utenes, jā, un šogad arī tagad mēs nesen pabeidzām visus asfaltus, un pavasarī mums jāpabeidz apzaļumošana, labiekārtošana. Un šo objektu mēs, patiešām mēs ļoti īsā tempā, ja nemaldos, vairāk kā 4 kilometri laikam garumā. Mēs kaut kādos 3 mēnešos esam šos darbus visus veikuši un esam strādājuši kopā ar Lietuvas kolēģiem kā partneri. Jaunais gads vairs nav aiz kalniem, tāpēc firma Aldi, rūpējoties par pirotehnikas pieejamību Rīgā, ir izveidojusi jaunu pirotehnikas veikalu Matīs ielā 103A. Veikalā atrodas pirotehnika, ļoti liela izvēle, 50 veidi dažādas baterijas, sākot ar 2 eiro un beidzot ar 200 eiro gabalā. Nezinot, ko izvēlēties, nākat ciemos, pārdevējs pastāstīs, kas ir labāk, izstāstīs, varbūt jums ir kādas vēlmes, parādīs video un kopīgi nokomplektēsim ļoti skaistu jaunā gada salūtu. Kā arī visi video ir pieejami mūsu mājaslapā www.aldipirotehnika.lv, kur jūs varat redzēt 95% aptuveni produkcijas visus video. Rīgā, starp citu, ir vēl 2 veikali, Krasta ielā 91-93 un Berģos, Brīvības gata 452. Bet kas ir tas, ko mēs nedrīkstam aizmirst? Kas ir pats galvenais? Pats galvenais, protams, ir pirotehnikas lietošanas drošība. Piemēram, kaut vai tāpat baterija. Vienkārši noliekam viņu ar uzrakstiem smuki, kā izlasam šitā arī uz līdzenas vietas. No augšas neko nevajag plēst nekad nost, tas tāds aizsargs tieši lietum, sniegam, lai viņš nesamirkst. Un tagad, principā, lielākai daļai visiem pirotehnikas izstrādājumiem ir tāda oranžais degļa aizsargs. Šo mēs vienkārši noplēšam nost, novietojam uz līdzenas vietas, varbūt drošības pēc varam pielikt kaut ko no sāniem, vai ar sniegu, vai kaut kā, lai viņš vienkārši būtu stabilāks. Un tad nekaroties pāri, no sāniem arī piededzinām to deglīti. Principā arī viņiem visiem ir lielākā daļa tā bultiņa, kas nozīmē, kur tas šaušanas virziens, lai nebūtu tā, ka otrādāk apliks. Jo, ja apliks otrādāk, tad viņš jau pirmo šāvienu apkritīs, un tad būs brīnumi. Ko vēl noteikti cilvēkiem katru gadu arī atgādinam, tās raķetes. Ja? Raķetēm obligāti nespraužiet viņas vienkārši zemē, jo tad viņas nekur neaizlidos. Viņas ir vai jāieliek, ja ir tāda speciāla trubiņa, nāk komplektā līdz tādā trubiņā, vai sētas stabā pieņemsim, vai vēl ir variants šampāniešu pudelē, kā liek cilvēki. Bet tā šampāniešu pudele ir arī tā, ka viņa obligāti ir jānostiprina, jo ar vēju viņu var arī nopūst. Un arī noņemam šito te oranžo aizsargu, tur apakšā zaļais deglītis, ieliekam trubiņā, no sāniem nekaroties pāri piededzinām. Nekad neatrasties viss šaušanas objekts. Ja gadījumā pieņemsim arī kādreiz tur tas deglis ir īsāks, lai nebūtu tā, ka piededzina un viņš uzreiz arī šaujās gaisā, un lai nebūtu sejai. Netrāpīs pa seju. Un vēl, protams, gribētu tā pieminēt to trešo, tās romiešu sveces. Romiešu svecēm arī cilvēkiem liekas, ka viņas vajadzētu turēt rokās. Rokās viņas nevajadzētu turēt tikai tāpēc, ka šeit ir, pieņemsim, 8 šāvieni, kas nāk ārā un viņas sprākst augšā. Ja gadījumā gadās tā, ka viņš neaiziet uz augšu, un te arī sprākst, lai nebūtu tā, ka pie sejas. Pēc drošības noteikumiem viņš ir jāiesprauž 1/3 aptuveni zemē, arī tas pats oranžais aizsardziņš noņemam nost, arī nekaroties pāri piededzinām. Šeit gribu uzsvērt, ka šīs te romiešu raķetītes, svecītes var spraust zemē, bet šīs raķetes, tās nedrīkst spraust zemē. Ja jaunais gads tiek svinēts laukos un pirotehniku gribat iegādāties ārpus Rīgas, tad droši braucot garām Ciemupei, Rīgas Daugavpils 43. kilometrā, atrodamies mēs, kur arī ir ļoti liela izvēle. Braucat ciemos, pēdējo mēnesi strādājam kā jau katru gadu, bez brīvdienām no 11 līdz 7 vakarā. Pirms brauciet pie mums ciemos, ieskatieties Salūts LV mājaslapā, izdrukājiet kuponiņu un Ciemupei jūs dabūsiet visai pirotehnikai 10% atlaidi. Priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu! Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datu nesēji. Izplatītājs Baltijā TX Latvija.